Labdien! Mani sauc Anģela. Šodien veidošu formatīvo uzdevumu 4. klasei, priekšmetā dabaszinības, un šo uzdevumu veidošu platformā Datoriem AI pavisam jaunā veidā. Tātad šis būs tērzēšanas, jeb čatošanas uzdevums ar mērķi noskaidrot skolēnu zināšanu līmeni konkrētā tēmā. Un priekšrocība šim uzdevuma veidam ir tāda, ka tas sniedz tūlītēju atgrieznisko saikni gan pašam skolēnam par to, kā viņam veicās ar šī tēmas apguvi un kāda ir zināšana robi, gan arī man kā pedagogam tiek parādīta aina visā klasē, gan arī katram skolēnam individuāli. Tūlīt izveidosim šo uzdevumu kopā un parādīšu, kā tas ir darāms. Kopīgošu ekrānu. Tātad ienāku platformā un sākumā izvēlos sameklēju savu priekšmetu. Tātad dabaszinības 4. klase. Saglabāju un tagad redzu tēmas, kuras ir apgūstamas dabaszinību priekšmetā gada griezumā. Ņemšu šo te tēmu, kā rodas un izplatās gaisma un skaņa. Mans uzdevums būs, tātad mēs apskatījām iepriekšējā stundā tātad par spoguļiem, kā gaisma uzvedās tātad ar spoguli, kā notiek gaismas staru lūšana, atstarošana, atzīmēšu tātad ēnas un gaismas staru ceļš, spoguļu iedarbību, gaismas staru lūšanu un spoguļu attēlu likumsakarības. Tā, un kas man vēl būs, un gaismas parādība. Tātad šīs zināšanas un prasmes mēs nākamajā stundā, mēs šajā stundā esam apguvuši un vēlos, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas šajās te tēmās. Spiežu apstiprināt, un tagad šeit ir tērzēšanas aktivitāte. Veidošu savu pirmo tērzēšanas aktivitāti. Pirmais, tātad izveidošu klasi, piemēram, 4. klase. Izveidot. Tagad norādīšu termiņu, līdz kuram skolēniem būs šis uzdevums jāizpilda, piemēram, līdz pirmdienai, līdz 23. februārim. Varu norādīt arī pulksteni, piemēram, 8:00 vakarā. Tagad, kad ir norādīts datums un laiks, izveidošu uzdevumu aprakstu. Spiežu pogu ģenerēt aprakstu, un mākslīgā intelekta rīks piedāvās man aprakstu balstoties uz manis izvēlētajiem tātad sasniedzamajiem rezultātiem manā tēmā. Izlasīsim. Izpētēt, kā rodas un izplatās gaisma. Tātad skaņu man nevajag, skaņu ņemu ārā. Šajā ludziņā es visu varu rediģēt. Salīdzinot objektu un tā attēlu spogulī, izskaidrojot gaismas atstarošanos un laušanas ikdienas piemēriem un apgūstot ēnu veidošanos, kad gaismas ceļā ir ķermenis. Ļoti labi, vispārējais man ļoti patīk. Tagad spiežu izveidot. Pagaidu īsu brītiņu. Man tiks izveidota saite un kods. Tātad te tagad ir tālāk varianti. Vai nu skolēni klasē ar telefoniem noskanē šo te QR kodu un sāk sarunu. Tas var būt planšetē, tas var būt telefonā, tas var būt Chromebookā, datorā. Vai arī es ņemu šo ielūguma saiti, un šo ielūguma saiti kopējot, varu to nosūtīt skolēniem e-klasē, un savos datoros no e-klases viņi atver šo uzdevumu. Parādīšu vispirms, kā šis uzdevums izskatās no skolēna puses. Tad šādi pieslēdzoties, skolēns ienāk caur e-klasi platformā Datoriem AI, ielogojās tieši tāpat kā skolotājs ar e-klasi, tāpat arī skolēns, un viņam tiek uzdots jautājums. Izlasu, par ko tas ir uzdevums, un tātad vai es kādreiz pamanījis savu attēlu spogulī un domājis, kāpēc tas izskatās tā, kā tas izskatās? Jā, esmu. Ļoti labi. Kā tu domā, kāpēc tavu labo roku spogulī redzi it kā kreiso? Nezinu. Skolēns atbild nezinu. Tas nekas, tātad tā ir laba vieta, kur sākt, un ar to tad mēs sāksim tālāk mūsu sarunu. Šādā veidā chatbots, mākslīgais intelekts, vedīs skolēnu cauri sarunai. Šeit augšā jūs redzat, ir 5 fāzes. Tātad skolēnam ir jāizčato visas savas
5 fāzes. Tātad ievada fāze, izsaukšanas fāze, mācību fāze, pārdomu, refleksijas fāze, ja, un pabeigšana, tātad noslēguma fāze. Šajā gadījumā skolēna zināšanas šīs sarunas laikā tiek vērtētas par šo tēmu. Skolēns var ļoti daudz runāt, bet runāt ne par tēmu. Es gribu gulēt, es gribu ēst, es nezinu, ko. Ja? Tātad šis mākslīgā intelekta čats viņu vedīs un uzvedinās ar jautājumiem visu laiku atpakaļ uz šo manu konkrēto tēmu. Un rezultātā skolēns tātad parādīs savas zināšanas. Tagad parādīšu jums, kā šis uzdevums izskatās man no skolotāja puses, tad, kad ir izpildīts. Tātad došos uz 4. klasi un parādīšu jums, kā izskatās jau izpildīts uzdevums. Man ir tādi uzdevumi, kas jau ir izpildīti, lai es jums varētu parādīt. Tā tūlītās. Man līdzīgs uzdevums, kurš jau ir izpildīts. Un šādi es redzu, kā manai klasē ir veicies. Tātad šeit ir apkopojums par klasi. Kopumā daudzi skolēni izrāda zemu interesi. Ja tātad grūtības saprast gaismas lūšanu un tās ietekmi, tātad ieteicams man kā skolotāja izmantot vairāk praktisku piemēru un vizuālos materiālus, skaidrojot šo tēmu. Kāda ir zināšana trūkuma klasē? Ja tad šeit skolēni nesaprot spoguļattēlu īpašības, nesaprot stara astarošanās likumu un tā tālāk. Ja? Šeit uzskaitīts no skolēnu sarunām izvilkts, kas ir bijis tas, ko viņi nesaprot. Un tālāk arī katram skolēnam individuāli es redzu, kā ir veicies 4 griezumos. Tātad iesaistīšanās fāze, cik aktīvi skolēns ir čatojis. Tātad, piemēram, kur šis skolēns ir ļoti aktīvi rakstījis, ja? Šis, piemēram, mazāk. Pavisam tikai 20%. Tad, te es redzu, cik aktīvi katrs skolēns ir iesaistījies uzdevuma pildīšanā. Šis ir noskaņojums. Noskaņojums parāda, ar kādā valodā, ar kādu sentimentu, jeb ar kādu noskaņojumu skolēns ir atbildēs uz šiem jautājumiem. Ja viņš vienkārši ir rakstījis pa tēmu un laipni un pieklājīgi un atbildēs uz visiem jautājumiem, tad tas procents būs augsts. Ja viņš rakstīs rūpības, ja viņš rakstīs ne pa tēmu, ja viņš darīs kaut ko, kas nav atbilstoši stundai, tad tas noskaņojums attiecīgi būs mazāks. Izpratne galvenais, tātad šis galvenais rādītājs, kas pēc būtības parāda, kā skolēnam ir veicies ar tēmas apgūvi. Tātad šeit, piemēram, pirmajam skolēnam ir ļoti labi, tātad 80% viņš ļoti labi atbildēs visus jautājumus praktiski pareizi. Ir citi, kam ir gājis pavisam maz, ja, kuriem ir redz, kur 40%. Un pēdējā fāze ir mums, kas tā arī saucās fāze, tie ir tie 5 posmi, tas parāda to, cik tālu skolēns savā sarunā ir ticis. Kā jau es teicu, ir varianti, kā piemēram šeit, ka skolēns ir ļoti daudz rakstījis, bet visticamāk rakstījis ne pa tēmu, tātad aktīvi čatojas, bet nav atbildējis pēc būtības. Un, piemēram, saņēmis ir tikai 60% un nav ticis tālāk par 3. fāzi. Ja? Tātad ir palicis kopā ir 5 fāzes, tātad, ja viņam ir 60%, viņš palicis 3. fāzē, tātad nav pabeidzis šo uzdevumu. Un vēl sarunas laikā katram no skolēniem tiek identificēti zināšanu trūkumi. Piemēram, rekurs skolēnam turpina sniegt īsas atbildes un izrāda zemu interesi. Tomēr saglabā pamat izpratni par tēmu. Ja, tā tad redz, kur viņam šim skolēnam. Vai, piemēram, kur skolēnam nesaprot, ka spoguļattēls nav pilnīgi identisks, jo labā un kreisā puse spogulī mainās vietām. Un katram skolēnam, gan viņam pašam, pabeidzot šo uzdevumu, būs šie zināšanu trūkumi uz ekrāna, gan arī man kā skolotājiem. Un papildus es varu apskatīt katra skolēna čatu. Ja es vēlos apskatīt, kā ir gājis kādam konkrētam skolēnam, es varu apskatīties, ja, tātad viņa atbildes un palasīt, ko viņš ir atbildējis, ja ir tāda nepieciešamība katram skolēnam. Šāda veida uzdevums ļoti labi palīdz ātri un efektīvi
sajust, tā teikt, temperatūru klasē, par to, kā iet man kā skolotāji, cik tālu mēs esam šajā tēmā, ko vēl man vajag papildus, varbūt nākamajā stundā atgādināt un nostiprināt. Un, protams, arī pašam skolēnam tas sniedz tūlītēju atgrieznisko saikni, viņš saprot, kā viņam ir gājis. Papildus, ko vēlos pateikt, vienu lielu svarīgu plusu šim uzdevuma veidam, tad rakstot šajā čata lodziņā, neko nav iespējams iekopēt. Tātad pat ja skolēns šī uzdevuma laikā meklē internetā informāciju vai jautā kādam mākslīgā intelekta rīkam palīdzību atbildēt uz šo jautājumu, tad šo atbildi saņemot no ChatGPT, no Copilot, no Gemini vai no Google, tad tik un tā viņam šī atbilde būs jāieraksta pašam ar pirkstiem uz klaviatūras. Ja? Nav iespējams iekopēt. Un šī rakstīšana pielīdzināma ir tam pašam procesam, mācību procesam, ja mēs skatāmies uz tāfeli, uz prezentāciju un rakstam līdzi. Ja? Tad mēs šo teikumu izveidojam galvā un mēs viņu pierakstam. Līdz ar to tas ir ļoti labs veids, kā vēl papildus nostiprināt zināšanas šajā tēmā, kā arī man jau tagad eksperimentējot ar šo uzdevumu kopā ar skolēniem, es redzu arī vēl papildus divus labus ieguvumus pildot šo uzdevumu. Pirmais ir rakstīt klaviatūras prasme, it īpaši mazākiem bērniem, ja, kuri pierod pie planšetēm vai pie telefoniem, kur tikai ar vienu pirkstiņu bakstīt. Šis viņus motivē un veicina tad rakstīt uz klaviatūras ātrāk, lai izveidotu šo teikumu. Un otrs ir ļoti labi arī praktizējās lasīt prasmi. Tātad skolēns iedziļinās šajā teikumā, šajā jautājumā un atbild. Ja, tad arī mācāmies lasīt, izprast, kas man ir prasīts un izveidot teikumu, lai atbildētu uz šo jautājumu. Tā kā vairāk ieguvumi, ļoti jauns veids, ļoti foršs veids, mēģiniet un cerams, ka izdosies arī jums izveidot šādu foršu uzdevumu. Paldies! Visu labu!